2022. gadā ķīniešu spiegu satelīts pārlidoja pāri Nevadas tuksnesim un pamanīja kaut ko tādu, kam tur nevajadzēja būt. Kaut ko milzīgu. Kaut ko tādu, ko ASV gaisa spēki nekad nav oficiāli atzinuši, ka būvējuši. Pentagons neko neteica, un ja jūs pazīstat Pentagonu, tas nozīmē, ka viņiem bija daudz ko teikt. Šis stāsts sākas nekurienes vidū. Precīzāk, Nevadas plašajā izmēģinājumu un apmācību poligonā NTTR ierobežota tūkstneša teritorija, kas ir Šveices lielumā. Tā ir vieta, kur top, tiek izmēģināti, un, ja neizdodas, tiek aizmirsti Amerikas visklasificētākie ieroči. Tā nav gluži militārā bāze, drīzāk rūpniecisks noslēpums. Mohāves un lielā baseina tūkstneši jau tāpat labi prata paturēt lietas slepenībā. ASV valdība to vienkārši padarīja oficiāli. Tātad, ko tieši satelīti ir fiksējuši? Vai Ķīna ir atklājusi pierādījumus par Amerikas nākamo spēli mainošo ieroci? Vai arī, ja tā ir tikai parasta noliktava, kāpēc tā ir lielāka par jebko, ko gaisa spēki jebkad ir atzinuši, ka tā pastāv? Es devos meklēt atbildes. 2023. gada februārī pāri Amerikas Savienotajām valstīm dreifēja ķīniešu spiegošanas balons. Tas izzīmēja rūpīgu astoņnieka rakstu virs Montānas. Tas kavējās virs Minuteman 3 šahtām, Malmstroms gaisa spēku bāzē, reāla laikā sūtot signālus atpakaļ uz Pekinu. Tas dreifēja pāri objektam līdz F-22, to beidzot notrieca pie Dienvidkarolīnas krastiem. Oficiāli amatpersonas apgalvoja, ka izlūkošanas vērtība bija ierobežota, taču tā nebija. Kad vēlāk parādījās iekšējie novērtējumi, tie atklāja daudz mazāk iepriecinošu ainu. Saskaņā ar šiem ziņojumiem, balons veiksmīgi savāca izlūka informāciju, ka tas lidoja pāri. Citiem vārdiem sakot, šķiet, ka tas paveica tieši to, kam tika nosūtīts. Ķīnas satelīti pārlido Nevadu lielāko daļu nedēļas dienu. Krievijas satelīti ievēro savus grafikus. Un, ja vēlaties apskatīt pats, privātās attēlveidošanas kompānijas ar prieku jums pārdos augstas izšķirtspējas fotogrāfijas ar Groom Lake par dažiem $100. Un analītiķi, kuri pēta šos attēlus, nepārtraukti nonāk pie viena un tā paša secinājuma. NTTR teritorijā tiek būvēts kaut kas neparasts. Pierādījumi ir redzami ikvienam, kurš ir gatavs ieskatīties, bet gaisa spēki joprojām atsakās atzīt, ka tāds objekts pastāv. 2022. gada sākumā viens no šiem privātajiem satelītiem pārsteidz bāzi nesagatavota starp plānotajiem pārlidojumiem. Attēlā bija redzams delta formas lidaparāts, kas stāvēja uz taksēšanas ceļa pilnīgā redzamībā. Daļa no tā bija pārklāta ar aizsargteltni, taču konstrukcija joprojām bija pietiekami atklāta, lai varētu saskatīt tās aprises. Forma bija nepārprotama. Bez astes ar izliektiem spārnu galiem neatbilda nevienam lidaparātam, ko ASV gaisa spēki jebkad publiski būtu atzinuši. Nekādu oficiālu skaidrojumu nesakoja. Pentagons nekomentēja. Tāpat arī Northrop Grumman, Lockheed Martin un Boeing. Citos attēlos bija redzams angārs, aptuveni 215 pēdas plats. Gaisa spēki necēla tik lielas ēkas tikai glabāšanai. Šāda izmēra ēkas tiek būvētas ap kaut ko konkrētu. Kaut ko tādu, kas, vismaz pagaidām, nevajadzētu pastāvēt. Un ķīnieši zināja tieši, kur meklēt. Zeme, kas visu šo slēpj, sniedzas daudz tālāk par vienu bāzi. No Sierra Nevada austrumu nogāzēm līdz Ņūmeksikas rietumu malai, tā aptver plašu, nepārtrauktu ierobežotas teritorijas plašumu. Mohāves tūkstnesis Kalifornijas pusē, lielais baseins, kas izplešas pāri Nevadā un Jūtas štatā. Ceļu Atlanta, tas izskatās pēc tukša tūkstneša. Slepenā kartē tas izskatās kā viena no vērtīgākajām nekustamā īpašuma daļām, ko ASV valdība jebkad ir kontrolējusi. Tas, ko es atklāju, maina globālās varas līdzsvaru nākamajiem 50 gadiem. Aizliegtā zona virs Nevadas izmēģinājuma un apmācību poligona aizņem vairāk nekā 12,000 kvadrātjūdžu. Vēl 7,000 kvadrātjūdžu. Kopīgas militārās gaisa telpas to ieskauj. Kopā tas ir lielāks nekā Šveice. Neviens komerciāls lidojums to nešķērso. Aizsardzības departaments ir turējis šo gaisa telpu slēgtu kopš 1940. gada 29. oktobra. 86 gadu nepārtrauktas kontrolas laikā līnijas kartē ir virzījušās tikai vienā virzienā – uz āru. White Sands raķešu poligons Dienvidu Jaunmeksikā aizņem 3200 kvadrātjūdzes uz zemes. Pievienojot visu ierobežoto gaisa telpu, tas paplašinās līdz gandrīz 7600 kvadrātjūdzēm. Sākot no tūkstneša līdz pat kosmosa robežai. Tā ir lielākā aizsardzības departamenta ierobežotā gaisa telpa valstī. Dažas stundas uz rietumiem atrodas jūras spēku aviācijas ieroču stacija China Lake ar 1,1 miljonus akru, kas izkliedēti par rietumu Mohāves tūkstnesi. Tas ir 85% no visas zemes, ko ASV jūras spēki izmanto jaunu ieroču testēšanai. Salieciet šīs 3 vietas kopā un pievienojiet vēl 10 mazāku poligonu, kas izkaisīti pa visu reģionu. Rezultātā neizveidojas vienkārši bāzu kopums, bet gan nepārtraukta aizliegta zona, kas stiepjas pāri 3 štatiem.
Tā ir lielākā koncentrētā militārā izmēģinājuma teritorija cilvēces vēsturē. Savienotās valstis kontrolē vairāk ierobežotas gaisa telpas pār savu teritoriju nekā gandrīz jebkura cita valsts pasaulē. Vairāk ir tikai Ķīnai. Nekas no tā nav noticis nejauši. Tas ir 80 gadus ilga projekta rezultāts, kas aptvēra 14 administrācijas, 6 lielus karus un 2 pilnīgas Amerikas militārās domāšanas pārrakstīšanas. Visā šajā laikā virziens patiesībā nekad nemainījās. Karte vienkārši turpināja paplašināties. Amerikas kara mašīnas vērtīgākais īpašums neatrodas Ziemeļvirģīnijā, ne arī inženierijas centros Dienvidkalifornijā, pat ne pašā Pentagonā. Tā ir josla ar sausām ezeru gultnēm, sāls līdzenumiem un klinšainām ieplakām. Ķīna nevar atkārtot šo Gobijā. Krievija to nevar izdarīt Sibīrijā, un Sauda Arābija to nevar izdarīt Rub al-Khali tuksnesī. Uz zemes netrūkst tukšas zemes. Daļa no tās pat ir lielāka nekā Amerikas dienvidrietumi pēc platības. Taču neviena no šīm vietām nav uzbūvējusi to, ko ir uzbūvējuši Amerikas dienvidrietumi. Jo runa nav tikai par plašumu. Tas ir atkarīgs no 4 nosacījumiem, kuriem visiem jābūt vienlaikus. Pirmais ir pats gaiss. Lielais baseins atrodas 4000 līdz 6000 pēdu augstumā virs jūras līmeņa. Atmosfēra šeit ir reta, stabila un paredzama tādā veidā, kādā zemākos augstumos tā nav. Radara rādījumi ir skaidrāki. Sensori saglabā kalibrāciju ilgāk, un raķetes lido ar mazāk ārējiem traucējumiem. Pat nelieli mainīgie, kas citur izkropļotu datus, šeit ir samazināti. Lidojuma testi, kas veikti virs Grūma ezera, nodrošina tīrākus un uzticamākus datus nekā piekrastes poligoni pat savās labākajās dienās. Un tad vēl ir debesis. Mohaves tuksnesis un lielais baseins kopā nodrošina vairāk nekā 300 bezmākoņu dienas gadā. Transporta līdzekļa izsekošanai, kas pārsniedz 1 maha ātrumu, ir nepieciešama nepārtraukta redzamības līnija 100 jūdžu garumā. Viena mākoņu josla var izjaukt testu, kura sagatavošana prasīja 18 mēnešus. Zem visa tā atrodas Zeme. Sausie ezera gultnes ir vienas no līdzenākajām dabiskajām virsmām uz planētas. Grūma ezers, Rodžersa sausais ezers Edvardsā, Gipša līdzenumi Vaita Sensā, Jukas sausais ezers NTTR teritorijā. Tiem nav nepieciešama sagatavošana vai būvniecība, lai kalpotu kā skrejceļi. Jauns lidaparāts var nolaisties tieši uz tukšās ezera gultnes, pieskarties zemei un apstāties, braucot tikai pa sablīvētu zemi. Pēdējo nosacījumu visvairāk nenovērtē ārvalstu plānotāji. Tuvums. Gaisa spēku rūpnīca ar numuru 42 Palmdēlā atrodas aptuveni stundas brauciena attālumā ar kravas automašīnu no Edvardsas. Citi objekti ir pietiekami tuvu, lai inženieri no rīta varētu iziet no projektēšanas telpas un jau pēcpusdienā redzēt, kā tuksnesī tiek testēta aparatūra. Pat lielākie aviokosmiskās nozares centri piekrastē, piemēram Lockheed Martin un Raytheons, atrodas pusdienas brauciena attālumā. Tātad Amerikas dienvidrietumos nav tikai tukša zeme, tur ir pareizā veida tukša zeme. Viss ir pareizi izvietots, blakus pareizajai nozarei, zem pareizajām debesīm. Šī kombinācija nav radusies nejauši. Tā ir 80 gadus veidotas sistēmas pamatne, kas būvēta slāni pa slānim. Laika gaitā šī sistēma ir pārveidojusi karu. Vairāk nekā vienu reizi tā ir palīdzējusi pilnībā mainīt noteikumus. Vaitu Sensas poligons aizņem lielāku teritoriju nekā Rodailenda un Delavēra kopā. Ja tā žoga teritorijā novietotu 9 no lielākajām armijas bāzēm, vēl joprojām paliktu brīva vieta. Armija, jūras spēki, gaisa spēki, NASA un apmēram 200 privāto līgumslēdzēju uzņēmumu visi atrodas šeit. Un viņi šeit ierodas viena iemesla dēļ, lai testētu lietas, kuras vienkārši nav iespējams pārbaudīt nekur citur. Katru amerikāņu hiperskaņas programmu, kas pašlaik tiek izstrādāta, šeit izvērtē. Neviens cits valsts reģions nevar piedāvāt šādu atklātās gaisa telpas un kontrolēta poligonu kombināciju. Jūs nevarat reāli lidot ar lidaparātu ar Mača 8 ātrumu nekur citur Amerikas Savienotajās valstīs. Baltās smiltis kompleksā atrodas augstas enerģijas lāzeru sistēmu izmēģinājuma objekts. Tā ir aprakta stiprinātā bunkurā, kas paredzēts, lai izturētu apstākļus, kas ir tuvu kodoltriecienam. Tajā atrodas dažas no vismodernākajām virzītās enerģijas sistēmām aizsardzības departamentā. Tostarp jūras spēku daudzslāņu lāzera aizsardzības sistēma. 2022. gadā tā veiksmīgi notrieca drona, kas simulēja zemesskaņas spārnoto raķeti. Ja Amerikas ieroču lāzeru laikmetam ir dzimšanas vieta, tad tā ir šī Ņūmeksikas zemes daļa. Dažus simtus jūdžu uz rietumiem atrodas jūras spēku aviācijas ieroču stacija China Lake. Tieši šeit jūras spēku inženieri 1950. gadā izveidoja pirmo AIM-9 Sidewinder raķeti, kuras konstrukcija kļuva par standarta raķeti NATO iznīcinātājiem uz gadu desmitiem. Aptuveni 85% no visiem gaisā palaistajiem ieročiem, ko šobrīd izmanto ASV jūras spēki, ir izstrādāti vai testēti China Lake, tostarp arī Tomahawk spārnoto raķešu izstrāde. Tagad China Lake veic virzītās enerģijas izmēģinājumus un hiperskaņas komponentu testēšanu. Šeit tiek izstrādātas nākamās paaudzes gaisa raķetes, kurām jāspēj pārspēt Ķīnas iznīcinātāju sensorus. Jaunas programmas aizvieto vecās tiklīdz tās tiek pabeigtas. NTTR ir visa šī procesa sirds.
Aiz žoga atrodas padomju, krievu, ķīniešu un irāņu pretgaisa aizsardzības sistēmu modeļi. Apdraudējuma raidītāji rada elektroniskās signatūras, kas ļoti precīzi atbilst īstām zenītraķešu pozīcijām. Piloti, kas piedalās Red Flag mācībās, trenējas pret pretgaisa aizsardzības sistēmām, kas uzvedas tieši tāpat kā tās, ar kurām viņi saskartos virs Pekinas, Maskavas vai Teherānas. Apmācības ir tik realistiskas, ka sabiedroto gaisa spēki sūta savus labākos iznīcinātājus uz šīm pašām mācībām. Lielbritānija, Austrālija, Dienvidkoreja, Japāna. Nevienā citā vietā ārpus ASV teritorijas nav nekā līdzīga. Poligons pats par sevi ir nepārtraukti modernizēts jau 80 gadus. Vecākas radaru sistēmas no Trūmena ēras tika nomainītas nekad nepārtraucot darbību. Tīkls nekad nav bijis atslēgts. Gadu desmitiem ilgi nepārtraukti testi ir radījuši lielāko lidojumu datu krātuvi uz Zemes. Šis arhīvs ir kļuvis par sava veida priekšrocību, jo neviena ārvalstu vara to nevar atkārtot, neveicot tos pašus 80 gadus ilgos eksperimentus no paša sākuma. Kopš 1990. gadu sākuma Ķīna ir ieguldījusi aptuveni $1,5 triljonus militārajā modernizācijā. Tautas atbrīvošanas armijas gaisa spēki. Tagad pēc skaita Ķīnas rīcībā ir vairāk moderni iznīcinātāji nekā ASV gaisa spēkiem, atkarībā no tā, kā tiek skaitīta J-10 flote. Taču jebkurā gadījumā Ķīnas gaisa spēki strauji samazina atpalicību. Ķīnas tuvākais ekvivalents ir Džukovs-Gobas tuksnesī, un šis salīdzinājums padara amerikāņu pārsvaru skaidrāku nekā jebkura statistika. Nav neviena aktīva izmēģinājuma poligona, un nav neviena liela aerokosmiskās rūpniecības centra 600 jūdžu radiusā. Raķetes ir ierobežotas ar šaurām orbitālajām trajektorijām. Nav integrēta ieroču izmēģinājuma koridora. Nav nekā līdzīga Red Flag mācībām. Nav arī līdzvērtīgu slepenu savienojumu, kas savieno Edvardsas, Grūma ezera, Vaitaus Milšu un China Lake bāzes. Līdz 2018. gadam ASV amatpersonas lēsa, ka Ķīna tajā pašā laika posmā bija veikusi aptuveni 20 reizes vairāk hiperskaņas lidojumu izmēģinājumu nekā Amerikas Savienotās valstis. Tas ir pierādījums, ka programma virzās uz priekšu strauji. Taču ir problēma. Ķīnas izmēģinājuma tīkls ir izkaisīts pa visu valsti. Piegādes ķēdes ir sadalītas. Savukārt Amerikas dienvidrietumos viss notiek vienā savienotā zonā. Tas rada milzīgu atšķirību. Taču Pekinas problēma ir laiks. Rādaru tīkli Vaitsensā ir pilnveidoti kopš 1945. gada, kad pirmās sagūstīto vācu V2 raķešu detaļas ieradās. Lidojumu datu faili sniedzas atpakaļ līdz izmēģinājumu programmām no Eizenhauera ēras. Slepenas saites savieno Edvardsu, Grūmleiku, Tonopahu, Vaitsensu un Čainas ezeru vieno sistēmā, ko veidojušas inženieru paaudzes. Pat noteikumi, kas liedz civilajām lidmašīnām iekļūt ierobežotajos koridoros, tika uzrakstīti 1940. gadā un nekad nav tikuši atcelti. Ķīna sāka būvēt savu versiju 90. gadu sākumā. Tā būvē ātrāk, kad runa ir par celtniecību. Skrejceļus var uzbūvēt dažu mēnešu laikā, bet radiolokācijas stacijas mazāk nekā gada laikā. Taču ātrums nevar aizvietot izmēģinājumu un kļūdu metodi. Dažas priekšrocības nav tikai naudas jautājums. Lai redzētu, kā šī atšķirība izpaužas realitātē, paskatieties uz Chengdu J-20. Tas pirmo reizi pacēlās gaisā 2011. gada janvārī, un jau pēc dažām dienām fotogrāfijas sāka cirkulēt internetā. Nedēļas laikā Pentagons jau bija redzējis skaidrus šī lidaparāta attēlus, vēl pirms tas bija pabeidzis savu pirmo lidojuma ciklu. Salīdziniet to ar F-117. ASV to pilnībā turēja slepenībā 7 gadus, pirms vispār atzina tā eksistenci. Šāda slepenības līmeni Ķīnai ir daudz grūtāk sasniegt. Tās izmēģinājumu poligoni atrodas tuvāk civilajiem ceļiem un infrastruktūra ir vairāk pakļauta atklātībai. Tātad, jā, plaisa samazinās. Jebkurš nopietns analītiķis jums to pateiks, bet tā vēl nav aizvērta. Un ASV priekšrocība, kas vēl saglabājas, arvien vairāk koncentrējas programmās, kuras vispār nav redzamas sabiedrībai. Un Grūma ezers ir tam pierādījums. Aizliegtā zone R4808N jau gadu desmitiem ieskauj šo bāzi. FAA dokumentos tās mērķis ir aprakstīts kā testēšana un apmācība. 2014. gada augustā Grūmleikas rulēšanas ceļa dienvidu galā sāka būvēt jaunu angāru. Civilie analītiķi ieguva satelīta attēlus, kuros redzams, ka redzama aptuveni 215 x 215 pēdu liela ēkas kontūra. Neilgi pēc tam aviācijas vēsturnieks Pīters Medlins izsekoja vēl vienas ēkas celtniecību. Tā bija daudz lielāka par jebkuru iepriekš bāzē uzcelto ēku. Ap to pašu laiku gaisa spēki sāka slēgt apkārtējo teritoriju 2015. gadā oktobrī. Pēc gadiem ilgušu neveiksmīgu sarunu gaisa spēki pārņēma Grūma raktuves. Tā bija pēdējā privātā īpašuma teritorija ar skaidru redzamību uz bāzi. Ģimene, kurai šīs zemes iecirknis piederēja paaudzēm ilgi, tika izspiesta, kad sarunas izjuka. Pāris gadus vēlāk, 2018. gada sākumā, gaisa spēki iesniedza lūgumu kongresam. Tajā tika lūgts izņemt 300 000 akru no Tuksneša Nacionālā dabas rezervāta, lai paplašinātu NTTR.
Dabas sargātāji un pamatiedzīvotāju grupas iebilda, un plāns galu galā izgāzās. Bāze turpināja paplašināties neatkarīgi no tā. Laikā no 2018. līdz 2020. gadam dažādiem angāriem tika uzbūvēti jauni jumta pagarinājumi. No augšas tie izskatās neievērojami. Praksē tie ļauj lidmašīnām iedarbināt dzinējus, rulēt un pacelties, nekad nesot pakļautām novērošanai no augšas. Gaisa spēki jau iepriekš plānoja daudzas pārvietošanās uz Zemes, atbilstoši satelīta pārlidojumiem. Šīs būvis to padara nevajadzīgu. Tad parādījās attēls, kas piesaistīja visu uzmanību. 2022. gada sākumā Planet Labs satelīts uzņēma noslēpumainu delta formas lidaparātu, kas atradās atklātā vietā uz rulēšanas ceļa. Analītiķis Taylors Rugways norādīja, ka tas izskatījās atšķirīgi no jebkā iepriekš redzēta Grūmleikas bāzē. Līdz 2025. gadam vērotāji bija ieguvuši vēl vairāk pavadienu. Vēl viens pavadiens nāca no viena no gaisa spēku neparastākajiem lidaparātiem – stipri modificēta Boeing 737, kas pazīstams ar izsaukuma signālu RAT-55. Tā uzdevums ir lidot līdzās slepeniem lidaparātiem un izmērīt, cik labi tie ir redzami radarā no jebkura leņķa. Vairāk kārt novērotāji pamanīja RAT-55, darbojoties virs Mohaves tuksneša. Bieži vien maršrutos, kas saistīti ar mazpamanāmības testiem. RAT-55 lido tikai tad, kad ir kaut kas, ko ir vērts izmērīt. Un tā pastāvīgā klātbūtne liecina, ka tur notiek kaut kas jauns. Gaisa spēki neko neteica. Tāpat klusēja arī Pentagons, un neviens no lielajiem līgumslēdzējiem svaigi satelīta attēli 2026. gada martā parādīja vēl kaut ko citu. Jauna angāra būve pie Papūs ezera sausās gultnes. Līdz tam novērotāji bija pieņēmuši, ka Papūs ir sensoru testēšanas zona vai rezerves nosēšanās josla. Pilna izmēra angārs tur liecina par ko citu. Gaisa spēki sadala savas slepenās programmas pa vairākām vietām. Pat darbinieki ar atļaujām vienā objektā vairs nezina, kas notiek blakus esošajā. Salīdziniet to ar B-21 Raider izstrādi. B-21 gāja pa visam citu ceļu. Piešķirts Northrop Grumman 2015. gadā, tas tika izstrādāts lielākoties publiski, prezentēts televīzijā pārraidītā ceremonijā 2022. gadā un pirmo reizi pacēlās gaisā 2023. gadā. Pirms lidojuma izmēģinājuma uzsākšanas Edvardsas bāzē gaisa spēki nekad nemēģināja slēpt šī lidaparāta eksistenci, un tā bija apzināta izvēle. Kādā brīdī amatpersonas nolēma, ka fakts par bumbvedēju eksistenci ir mazāk svarīgs nekā tajā slēptās spējas. Tas daudz pasaka par to, kas notiek Grūma ezera perimetrā, jo, ja B-21 bija droši atklāt, padomājiet, kas nebija droši atklājams. Viss, kam joprojām nepieciešama pilnīga Grūma ezera slepenība, tika uzskatīts par daudz jutīgāk nekā jaunākais Amerikas bumbvedējs. Balstoties uz nopludināto informāciju, nākamās paaudzes Amerikas gaisa spējas balstās uz 3 sastāvdaļām. Sestās paaudzes iznīcinātāju programmas Next Generation Air Dominance ietvaros, bezpilota pavadošo lidaparātu floti, kas pazīstam kā sadarbības kaujas lidaparāti, un trešo spēju, par kur gaisa spēki joprojām atsakās atklāti runāt. Pirmām 2 ir publiski nosaukumi, bet trešajai nav. Katrs Amerikas Savienoto Valstu konkurents būvē hiperskaņas triecienu ieročus. Raķetes, kas pārvietojas ar 5 maha ātrumu vai vēl ātrāk. Tādos augstumos, kur visi pašreizējie Amerikas pārtvērēji nespēja sasniegt mērķi, pirms tie spēja samazināt distanci. Pentagons to ir publiski atzinis. Tā ir plaisa visā aizsardzības arhitektūrā. Slepenajā gaisa spēku budžetā jau vairākus gadus pēc kārtas ir iekļauta neidentificēta budžeta pozīcija. Analītiķi, kuri profesionāli seko šādām lietām, nevar to sasaistīt ar nevienu zināmu programmu. Tas neatbilst 6. paaudzes iznīcinātājam. Tas neatbilst sadarbības kaujas lidaparātam. Tas neatbilst nevienai šobrīd atzītai virzītās enerģijas programmai. Un tad ir arī RAT-55. Zemes redzamības mērījuma lidmašīna ir pamanīta lidojuma profilos, kurus analītiķi raksturo kā neatbilstošus parastas lidmašīnas testēšanai. Šajā tuksnesī tiek mērīts kaut kas tāds, kam vēl nav vārda, un gaisa spēki negrasās to nosaukt. Tikmēr drona komponents jau sāk veidoties. 2024. gadā gaisa spēki izvēlējās General Atomics un Anduril, lai izstrādātu pirmo sadarbības kaujas lidaparātu vilni ar lidojumu testēšanu, kas notiek Nevadas kompleksā. Mērķis ir vismaz 1000 šo lidaparātu. Tie ir paredzēti, lai lidotu priekšā pilotējumiem iznīcinātājiem, pārvadājot sensorus, ieročus vai radioelektroniskās cīņas aprīkojumu. Ja tiek palaistas pretinieka raķetes, droni ir pirmie, kas tiek trāpīti. Pilots izdzīvo un misija turpinās. Un tad ir trešā sastāvdaļa, kur neviens nav gatavs nosaukt vārdā. Iemesls, kas varētu izskaidrot, kāpēc Groom Lake joprojām paplašinās. Šī nav pirmā reize, kad tuksnesis ir slēpis ierocis, kas mainīja vēsturi. 1955. gada aprīlī Centrālā izlūkošanas pārvalde izvēlējās Groom Lake pavisam jaunai spiegošanas lidmašīnai. Atlases komisija pārlidoja pāri sausajai ezera gultnei, paskatījās un nekavējoties izvēlējās šo vietu. Līdzenā ezera gultne, slēgtā Nevadas gaisa telpa, attālums no jebkuras pilsētas.
Neviena cita vieta valstī nepiedāvāja neko līdzīgu. U2 tika izstrādāts Skunkworks Bērbenkā aptuveni 8 mēnešu laikā. Tajā pašā gadā augustā tika radīts pirmais prototips, kas lidoja pāri tukšajai ezera gultnei. Līdz 1956. gada 4. jūlijam U2 lidoja virs Padomju Savienības teritorijas 70 000 pēdu augstumā. Tas bija augstāk par jebkura padomju iznīcinātāja griestiem un ārpus jebkuras tobrīd dienestā esošās padomju raķetes darbības zonas. Šo modeli Tuksnesis ir izmantojis kopš tā laika. Uzbūvē to slepenībā, lido slepenībā un izmanto to pirms otra puse zina, ka tas ir īsts. U2 galu galā tika notriekts virs Sverdlovskas 1960. gada 1. maijā. Padomju vara demonstrēja atlūzas un sagūstīto pilotu kameru priekšā. Un tieši tā programmai beidzās slepenība. Taču līdz tam laikam Amerikas Savienotās valstis jau 4 gadus bija veikušas izvietošanu un izlūklidojumus virs padomju bāzēm. Fotogrāfijas, ko atveda U2, mainīja amerikāņu plānotāju izpratni par padomju spējām. Kubas raķešu krīze sākās 1962. gadā. U2 uzņemtie attēli precīzi parādīja, kur atradās padomju raķetes un kā tās bija izvietotas. Izlūka informācija, ko lidmašīna ieguva, atmaksāja šo programmu 1000-kārtīgi. Un tas bija tikai sākums. Nākamā lidmašīna, kas iznāca no šīs tuksneša, ne tikai lidoja pāri Padomju Savienības teritorijai, tā izaicināja viņus kaut ko darīt lietas labā. SR-71 Blackbird pirmais lidojums notika 1964. gadā. Tā lidoja ar aptuveni 2200 jūdžu stundā, ātruma augstumā virs 85 000 pēdām. Tas to pacēla augstāk par jebkura Padomju Savienības pārtvērēja maksimālo lidojuma augstumu un ārpus jebkuras tolaik dienestā esošās zenītraķetes darbības rādiusa. Visu augstā kara laiku SR-71 veica izlūkošanas misijas pār slēgtām teritorijām un atgriezās ar fotogrāfijām, pirms kāds uz zemes varēja reaģēt. Padomju Savienība mēģināja. SR-71 darbības laikā pret to tika izšautas vairāk nekā 4000 raķešu, taču neviena netrāpīja. Inženiertehniskie risinājumi, kas bija nepieciešami, lai uzbūvētu tik ātru lidaparātu, robežojās ar apzinātu absurditāti. Alumīnijs kūst pie SR-71 ātrumiem, tāpēc lidaparāta korpuss tika būvēts no titāna. Lielākā daļa titāna tika iegūta ar zināmu ironiju tieši no Padomju Savienības, izmantojot Čaulas kompānijas. Kreisēšanas ātrumā ārējais apaugs uzkarsa līdz vairāk nekā 500 grādiem pēc Fahrenheita, un viss lidaparāta korpuss izplatās par vairākiem colām garumā. Degvielas tvertnes tika izstrādātas tā, lai uz zemes tās tecētu. Tās noslēdzās tikai tad, kad metāls augstumā izplatās. Lidaparāts bija apzināti salauzts, līdz tas kļuva pietiekami ātrs, lai pats sevi salabotu. Tas vairākus gadus palika slepens. Padomju vara zināja, ka viņu gaisa telpā atrodas kaut kas. Viņi spēja pietiekami labi izsekot radara atbalsī, lai uz to šautu. Viņi vienkārši nevarēja to panākt. Viņi nevarēja to apturēt un nevarēja publiski atzīt, ka svešs lidaparāts brīvi darbojas virs viņu visjutīgākajiem objektiem. Līdz brīdim, kad programma kļuva publiski zināma, tā jau bija veikusi simtiem misiju. Iegūtā izlūka informācija 20 gadus veidoja Amerikas stratēģisko plānošanu. U2 pierādīja, ka tuksnesī var paslēpt ieroci. SR-71 pierādīja, var paslēpt tādu ieroci, kas lika ienaidniekam izskatīties bezpalīdzīgam, kamēr tas notika. Neredzamības revolūcija sākās šajā tuksnesī. Taču tuksnesis to paveica neviens pats. Katru lidmašīnu šajā secībā U2, SR-71 un tās, kas sekoja pēc tam, uzbūvēja viena un tā pati organizācija, darbojoties pēc tiem pašiem noteikumiem vienā un tajā pašā ēkā. Palmdale, Kalifornijā. Aptuveni stundas braucienā no izmēģinājuma poligoniem, kur gatavie izstrādājumi pirmo reizi pacēlās gaisā, to sauc par Skunkworks, Lockheed progresīvo izstrāžu nodaļu. Kellijs Džonsons vadīja to no 1940. gadiem, ievērojot filozofiju, kas patiesībā nekad nav mainījusies. Neliela komanda, galēja slepenība, tieša piekļuva izmēģinājuma objektiem un inženieri ar pietiekamām pilnvarām pieņemt lēmumus, neprasot atļauju. Nekādu komiteju, nekādu garu apstiprināšanas ķēžu un nekādu publisku paziņojumu. U2 no projektēšanas uzdevuma līdz pirmajam lidojumam nonāca 8 mēnešos. 8 mēneši. Tam sekoja SR-71, tad Have Blue, tad F-117 un pēc tam F-22. Skunkworks joprojām pastāv. Tas joprojām atrodas Palmdale un tas joprojām ir slepens. Inženieri, kas tur strādā šodien, tika apmācīti no inženieriem, kuri strādāja pie iepriekšējiem projektiem. Institucionālās zināšanas neaiziet pensijā, kad cilvēki aiziet. Tās tiek nodotas tālāk. Un iekārtas, kas nepieciešams, lai testētu jebko, ko šobrīd būvē, joprojām atrodas tajā pašā tuksnesī, kur tās vienmēr ir bijušas. Tuksnesis nodrošināja ģeogrāfiju. Skunkworks nodrošināja metodi. Šī kombinācija darbojas nepārtraukti jau 80 gadus. Tas vairs nav tikai projekts, tā ir sistēma. Un sistēmas ir daudz grūtāk atkārtot nekā ēkas. Lockheeda Have Blue demonstrācijas lidaparāts pirmo reizi pacēlās Groom Lake poligonā 1977. gadā, un tad tas savarēja. Pirmais prototips nogāzās 1978. gada maijā. Otrais prototips sekoja 1979. gada jūlijā. Tas pats rezultāts.
Tajā brīdī programmai nebija neviena lidojoša lidaparāta, nebija pierādīta darbības koncepcija, un Skunkworks komandai bija izdevies iznīcināt abus testa aparātus. Stealth koncepcija nekad nebija demonstrēta operacionālā mērogā. 2 avārijas 2 gadu laikā tuksnesī, par kuru nevienam nebija atļauts runāt. Jebkur citur programma ar to beigtos. Tomēr gaisa spēki turpināja. Viņi meklēja datus. Abu lidaparātu sensori ierakstīja visu dažas sekundes pirms sadursmes. Ko darīja lidaparāta korpuss? Kā radara signatūra uzvedās stresa apstākļos? Kas izgāzās un kādā secībā? F-117, kas 1991. gadā izslīdēja cauri Bagdādas pretgaisa aizsardzībai, netika uzbūvēts par spīti šīm avārijām. Tas tika uzbūvēts tieši šo avāriju dēļ. Ķīna var uzbūvēt izmēģinājumu objektu ātrāk nekā Amerikas Savienotās valstis. Tā nevar radīt 10 gadus dokumentēta neveiksmi un no tām iegūt inženiertehniskās mācības. Katrs avārijas gadījums šajā tuksnesī papildina arhīvu. Nekas netiek izmests. Neviens būvniecības budžets nevar atkārtot šo priekšrocību. Pēc dažiem gadiem lidmašīna, kas kļuva par F-117 Nighthawk, pacēlās no tās pašas ezera gultnes. Līdz 1983. gadam gaisa spēkiem jau bija eksploatācijā stealth lidmašīnas Tonopahas izmēģinājuma poligonā, un gandrīz neviens par to nezināja. Gadu garumā apkalpes tika vēsti ar autobusiem uz drošām teritorijām, lidoja gandrīz tikai naktīs un darbojās aiz vairākiem slepenības slāņiem. Tas bija tik efektīvi, ka Pentagons oficiāli atzina F-117 tikai 1988. gadā. Līdz tam laikam lidmašīna jau bija pavadījusi 5 gadus aktīvā dienestā un veikusi simtiem izlidojumu. Vesela mazpamanāmo lidmašīnu eskadra pastāvēja. Pirms sabiedrība uzzināja, ka šis iznīcinātājs ir īsts, tad sākās tuksneša vētra. Kara pirmajā naktī F-117 lidmašīnas nemanāmi izlauzās cauri vienam no blīvākajiem pretgaisa aizsardzības tīkliem pasaulē un trāpīja mērķiem ap Bagdādi, nezaudējot nevienu lidmašīnu ienaidnieku uguns rezultātā. Irākas radiooperatoriem bija problēma, ar kuru neviena armija nevēlētos saskarties. Viņi centās aizsargāties pret ieroci, par kura eksistenci gandrīz neko nezināja. Tā bija īstā priekšrocība. Savienotās valstis ne tikai izstrādāja mazpamanāmības tehnoloģiju, bet arī pietiekami ilgi to turēja slepenu, lai varētu to izmantot. Līdz brīdim, kad Amerikas pretinieki saprata, kas bija radīts Nevadas tuksnesī, šī tehnoloģija jau bija mainījusi kaujas noteikumus. Arī Predator bezpilota lidaparāts tika testēts šeit. General Atomics pirmo reizi to pacēla 1994. gada jūlijā no El Mirage lidlauka Mohāves tuksnesī. Līdzinā Zeme plašākajā Nevadas kompleksā padarīja to iespējamu. Inženieriem bija nepieciešama vieta, kur testēt attālinātās vadības savienojumus tādos attālumos, kādas neviena cita vieta droši nenodrošina. Līdz 2001. gadam Predator jau veica kaujas misijas virs Afganistānas. Ķīna neieviesa bruņojumā neko līdz pat 2014. gadam. Tas deva Savienotajām valstīm vairāk nekā 20 gadu neapstrīdamu dominants tehnoloģijā, kas kopš tā laika ir pārveidojis kardarbību no Irākas līdz Jemenai un Ukrainai. Šajā brīdī šī tendence ir pārāk konsekventa, lai būtu tikai veiksme. Tuksnesis nav tikai vieta, kur šie ieroči tiek nejauši izmēģināti. Tieši tas padara to izgudrošanu iespējamu jau pašā sākumā. Neatkarīgi no tā, kas atrodas jaunajās Groom Lake angāros, tas neizskatīsies pēc sava galīgā veidola. Būvniecības grafiku var noteikt pēc komerciālajiem satelīta attēliem, taču pats svarīgākais – lidaparāts pats nekad neparādās. Gaisa spēki gadu desmitiem ir risinājuši novērošanas no augšas problēmu. Slepeni taksēšanas ceļi slēpj kustības uz zemes. Lidojumu grafiki tiek pielāgoti satelīta pārlidojumiem. Atsevišķas ēkas liecina par vairāku programmu darbību vienlaikus. No kosmosa var redzēt tikai čaulu, bet ne to, kas ir iekšā. Un tas ir ierobežojums, ar kuru saskaras katrs ārvalstu izlūkdienests. Viņi visi ir ierobežoti ar tām pašām 3 lietām – leņķi, izšķirtspēju un laiku. Informācija, kas patiešām ir svarīga, nekad nenonāk kadrā. Tas ir pats dīvainākais. Tās valstis, kurām visvairāk jāzina, kas tiek būvēts Nevadas tuksnesī, ir vismazāk spējīgas to noskaidrot. Nevis tāpēc, ka viņi nemeklē, bet gan tāpēc, ka pēc 86 gadu pilnveidošanas sistēma tika izstrādāta, lai viņus apsteigtu. Šobrīd ārvalstu spiegiem nav ne jausmas, kas atrodas angāros. Nav ne jausmas, kad lidmašīna pacelsies gaisā. Nav ne jausmas, ko tā darīs, kad tas notiks. Un līdz brīdim, kad viņi to visu noskaidros, būs jau par vēlu. Lidmašīna jau būs eksploatācijā, un izstrāde būs pārgājusi pie nākamā projekta. Nav nekādu pierādījumu, ka šī plaisa tuvākajā laikā samazināsies. Iemesls ir tas, ka īstā priekšrocība nav aparatūrā. Tā ir uzkrātā pieredze, kas tiek nodota no vienas inženieru paaudzes nākamajai. Cilvēki, kas uzbūvēja F-117, palīdzēja veidot B-2. Inženieri, kas strādāja pie B-2, palīdzēja uzbūvēt B-21. Un daudzas komandas, kas šodien strādā pie slepenajiem projektiem, ir apmācījuši cilvēki, kas bija pirms viņiem.
Tūkstnesis ir tas, kas uztur šo ķēdi dzīvu. Inženieri visu savu karjeru pavada pārvietojoties starp tiem pašiem dažiem objektiem, līdzi nesot savu pieredzi. Programmas paliek gaisa telpā, kas jau gadu desmitiem ir pretojusies ārējai pārbaudei. Dati nonāk izmēģinājumu infrastruktūrā, kas tiek pilnveidota kopš 1945. gada, kad pirmās sagūstītās vācu V2 raķešu detaļas nonāca Vaitsendas poligonā. Jūs varat iztērēt miljardus jaunu ēku būvniecībai. To, ko jūs nevarat nopirkt, ir 80 gadi nepārtrauktas pieredzes. Un tas mūs atgriež pie spiegošanas balona, ar kuru šis stāsts sākās. Šis izlūklidojums nebija nejaušs. Pekina to nosūtīja, lai izveidotu bāzu karti šajā kompleksā. Ķīnas spiegi no šī brauciena ieguva kaut ko, taču Ķīna arī zaudēja sensoru platformu. Tās deva Savienotajām valstīm iespēju iegūt atgūtu spiegošanas aprīkojuma gabalu, ko izjaukt un izpētīt. Balons iekļuva Amerikas gaisa telpā caur Aleotu salām. Tas šķērsoja Idaho un tad dreifēja uz dienvidiem caur Montānu, tieši pāri Minuteman III šahtām Malmstromā. Katrs maršruta posms veda pāri Amerikas stratēģiskajiem objektiem. Ķīnieši bija izvēlējušies šo ceļu. Viņi precīzi zināja, kur vēlas, lai sensori klausītos. Valsts departaments vēlāk apstiprināja, ka balons bija daļa no plašākas Ķīnas flotes, tādas, kas lidojusi pāri vairāk nekā 40 valstīm, 5 kontinentos. Vašingtona bija atslēgusi jutīgos raidītājus bāzēs, kas atradās zem lidojuma maršruta. Šī rīcība vien parādīja, cik nopietni ASV uztver Pekinas vēlmi ieskatīties iekšā. Satelīta pārlidojumi, kas katru dienu šķērso tūkstnesi, ir mēģinājumi ieraudzīt to, ko nav paredzēts redzēt. Paplašinātā ierobežotā gaisa telpa, pārklātās taksēšanas joslas, jaunais angārs papūsā. Katrs no tiem ir atbild uz šo spiedienu. Gaisa spēki ne tikai sargā esošos noslēpumus. Tie padara tos vēl grūtāk pieejamus. Slepenība aizsargā programmas un programmas attaisno slepenību. Šis cikls pats sevi uztur. Amerikas dienvidrietumi iespējams ir lielākā neredzamā darba koncentrācija ASV vēsturē. Paaudzēm ilgi. 10 000 strādnieku ir pavadījuši visu savu karjeru programmās, par kurām viņi nekad nevarēja runāt. Lidmašīnas, kas mainīja kardarbību, tika būvētas ar cilvēku rokām, kur vārdi nekad neparādījās virsrakstos, un bieži vien nekad arī neparādīsies. Militārās priekšrocības, kas noteica Amerikas gadsimtu, radīja šis darba spēks. Nākamo lielo karu varētu izšķirt jau pirmajās dienās. Gaisa pārākums noteiks visu, kas sekos. Svarīgākās lidmašīnas var nebūt tās, par kurām sabiedrība šodien zina. Tās var būt tās, kas atrodas angāros, kuras gaisa spēki joprojām atsakās atzīt. Savienotās valstis nav ieviesušas jaunu pilotējamu gaisa pārākuma iznīcinātāju jau vairāk nekā 10 gadus. Programmai Next Generation Air Dominance vajadzētu to mainīt. Ziņojumi kopš 2020. gada liecina, ka prototips jau ir slepeni lidojis no kādas vietas Nevadas kompleksā. Citas valstis var iegādāties modernus iznīcinātājus. Saūdārābija to ir izdarījusi, Apvienotie Arābu Emirāti to ir izdarījuši, Dienvidkoreja to ir izdarījusi. Taču viņi nevar izveidot pilnīgi jaunu ieroču kategoriju, pirms kāds cits vispār zina, ka šāda kategorija pastāv. Nekur citur neapvieno tādu pašu geogrāfiju, tādu pašu rūpniecisko bāzi, tādas pašas institucionālās zināšanas un tādu pašu aizsargātu gaisa telpu. Pāri lido satelīts. Tas uzņem attēlu ar sausu ezera gultni, dažām angāru ēkām, skrejceļu, nedaudz ierobežotas gaisa telpas. Attēls izskatās nenozīmīgs, un analītiķis, kas to pārskata, neko neatrod. Un tieši tas arī ir galvenais. Tā pati sistēma, kas augstā kara laikā slēpa revolucionārus lidaparātus, joprojām darbojas arī šodien. Slepenais gaisa spēku budžets tagad pārsniedz $30 miljardus gadā. Liela daļa no šīs naudas pazūd šajā tuksnesī, finansējot objektus, programmas un lidaparātus, kas paliek ārpus sabiedrības redzesloka. Un tā ir īstā mācība. Vērtīgākais Nevadas tuksnesī nekad nav bijis lidaparāts, tā ir spēja tos būvēt slepenībā. Līdz brīdim, kad viena programma tiek atklāta, nākamā jau lido aiz citas drošības kārtas. Tā tas ir bijis vairāk nekā 86 gadus, un ja tas joprojām darbojas, tad gaisa spēku nākotne visticamāk ir kaut kas tāds, ko mēs vēl neesam redzējuši. Bet tas jau mūs ir redzējis. Paldies, ka šodien bijāt kopā ar mani. Ceru, ka jums patika šis video. Ja vēlaties redzēt vēl šādus video, lūdzu apsveriet iespēju abonēt un ieslēgt paziņojumus. Tas tiešām ir svarīgi. Paldies vēlreiz un tiekamies nākamreiz. Map Pack!